Labrīt, godātie šīs dienas webināra klausītāji. Iepirkuma uzraudzības birojas regulāri nodrošina šos te bezmaksas webinārus un esam iesākuši sniegt skaidrojumus par publisko iepirkumu jomu, nosacītā iepirkumu dzīves cikla veidā. Jau ziniet, ka šī gada sākumā bija webinārs par iepirkumu plānošanu. Šī tēma vienmēr ir aktuāla un atkārtojama par aktuālajiem aspektiem. Tāpat šogad arī runājām jau par iepirkumu procedūru izvēli un iespējams par sarežģītākām procedūrām. Un vēl nesenā pagātnē, lai gan pagājušajā gadā arī informējām par nolikuma prasību sagatavošanu, par top kļūdām nolikuma prasībās. Šī tēma vienmēr ir aktuāla un par to arī runāsim šogad, to es varu apsolīt. Un tad domājot par tēmu, ko tad es jums vēlos izstāstīt, noteikti dienas kārtībā bija šī piedāvājuma vērtēšanas tēma. Par to bieži neesam runājuši un ņemot vērā iepirkuma uzraudzības birojā saņemtos jautājumus un tādus manus novērojumus, manuprāt, ir vērts salikt akcentus un parunāt tieši par pamatiem. Jo esmu pamanījusi, ka arī reizēm pat ļoti pieredzējušiem ekspertiem ir vērts varbūt atgādināt par pašu pamatu un palūkoties iespējams caur prizmu, kas nav sarežģīta, bet tieši caur pamatiem. Un katrā ziņā, manuprāt, tieši pamati ir tas aspekts, pie kā ir jāpieturas, tad arī ir vienkāršāk gan veikt šo izvērtējumu un varbūt pieņemt kādu lēmumu. Un mēs zinām, ka iepirkumos tie nav vienkārši. Protams, tēma un joma ir sarežģīta, un tāpēc par šo arī šodien runāsim un centīšos tiešām salikt arī akcentus. Izsludinot šīs dienas webināru, arī vērsām uzmanību, ka mēs atkārtosim tik tiešām regulējumu, iziesim cauri posmiem un saliksim tādus mazos pieturpunktus. Tas mans mērķis ir vērst uzmanību, kam pievērst uzmanību, lai šis te ikdienas process un piedāvājuma vērtēšana būtu pēc iespējas vienkāršāka pasūtītājiem. Tāpat noteikti jūs šodien esat plašs klausītāju loks arī uzņēmējiem, jo publiskie iepirkumi, protams, skar daudzas intereses. Un lūk, šodien noteikti nerunāšu, jau arī izsludinot webināru norādījām par 9. un 10. pantu, šodien kopumā par piedāvājumu vērtēšanas pamatiem. Publisko iepirkumu jomā strādājošiem un noteikti arī liela daļa šeit eksperti šodien mani klausās, ir zināms arī par publisko iepirkumu reformu nenoliedzami, un ir arī informācija, ka vakar Saeimas budžeta un finanšu komisija pabeidz skatīt likuma projektu pirms 3. lasījuma un tur iesniegtos priekšlikumus. Šajā sakarā, kam uzreiz vēlos pievērst uzmanību un akcentus, šodien es nerunāšu par reformu un plānotiem grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Regulējums vēl nav pieņemts, šodien mēs runāsim par piedāvājumu vērtēšanas pamatiem. Bet nenoliedzami, protams, tur, kur es redzu, kur būs vērts pievērst uzmanību, ka gaidāmas izmaiņas, to es darīšu īsi. Šodien apzināti tēmā arī neesmu iekļāvusi tos jautājumus, kuri drīzumā tiks izslēgti no regulējuma. Tam arī pievērsīšu uzmanību. Tas tad ievadam, bet par ko mēs šodien runāsim, pirms tālāk arī ievadu tēmu jau pēc būtības. Pirmkārt jau paskatīsimies uz piedāvājumu vērtēšanas jēdzienu un tā izpratni, noteikti likuma ietvaru, vērtēšanas posmiem, kārtību un apskatīsim būtiskos jautājumus manā ieskatā, kam ir vērts pievērst uzmanību un salikt akcentus, lai šī piedāvājuma vērtēšana izvērstos vienkāršāk. Un pirms ejam tēmā arī pēc būtības, kā vienmēr, gan es savā prezentācijā, gan iepirkuma uzraudzības birojas izmanto saīsinājumus, lai jums ir vienkāršāk
vadīties un saprast, kas tad ir minēts ar katru konkrēto saīsinājumu, tad šeit tos arī esmu atspoguļojusi. Un zinu, ka arī parasti webināru gaitā jautājumu sadaļā uzdod jautājumus, vai būs pieejama prezentācija. Jā, Una jau norādīja, tā būs, un jūs ziniet, ka vienmēr iepirkuma uzraudzības biroja prezentācijas pēc webināra ir pieejamas, publicētas, līdz ar to noteikti arī tiks publicēti šīs prezentācijas slaidi. Nu, lūk, tad pēc būtības, par ko mēs šodien runāsim, piedāvājums. Ja? Kas ir piedāvājums? Piedāvājuma vērtēšanas jēdziens, tā izpratne un ievadot tēmu. Es domāju, kā man tā veiksmīgāk salikt akcentus. Man parasti patīk iet pēc punktiem strukturēti un tiešām cenšos veidot šo te izpratni un izstāstīt to savu domu, kādā veidā es šodien jūs izvedīšu caur šiem labirintiem. Un tas pirmais jautājums ir jāatbild, kas ir piedāvājums, kas ar to ir domāts, piedāvājuma vērtēšana, es domāju, mēs visi zinām, ir process, kurā pasūtītājs pārbauda un noskaidro atbilstību, piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, parasti nolikumā, iepirkuma procedūras dokumentos. Ja? Un no brīža, kad pasūtītājs ir apstiprinājis iepirkuma procedūras dokumentus un izsludinājis iepirkumu, šī dokumentācija, nolikums un noteiktās prasības kļūst saistošas, un līdz ar to gan pretendentiem, uzņēmējiem, ja vien šīs prasības netiek apstrīdētas, tās ir jāievēro, un jāsagatavo arī atbilstošs piedāvājums. Savukārt pasūtītājiem tad attiecīgi jāvērtē atbilstoši izvirzītajām prasībām. Bet par piedāvājumu runājot, kāpēc arī es esmu norādījusi provokatīvi, diezgan plašākā izpratnē, šaurākā izpratnē, un kas tad ir tie pamati. Man jāsaka tā, ka par piedāvājumu mēs varam runāt kopumā plašākā izpratnē, gan arī šaurākā izpratnē, jo jomā un vienkāršāk arī ikdienas darbā ir lietot vārdu piedāvājums, tika iesniegts piedāvājums, mēs vērtējam to. Tā ir plašākā izpratne, jo atkarībā no procedūras, gan viena posma procedūra, redzēsiet, gan divu posmu procedūra jēdzieni atšķirās. Jēdzieni atšķirās, jo piedāvājums kā kopums, ja tā ir viena posma procedūra, satur gan atlases dokumentus, gan pašu piedāvājumu pēc būtības, kas ir šī šaurākā izpratne, tas attiecīgi ir uzņēmēja pretendenta sagatavots piedāvājums tieši pasūtītājiem. Un šaurākā izpratnē par piedāvājumu mēs runājam kā izteiktu piedāvājumu pasūtītājam jau bez šī kvalifikācijas aspekta. Tomēr šodien pamatu kontekstā un jo īpaši saistībā ar to, kā novērtēt dažādus subjektus piedāvājumā, pieteikumā, mēs runāsim plašākā izpratnē. Ja? Līdz ar to tā ir tāda vārdu spēle, un viss ir atkarīgs no izvēlētās iepirkuma procedūras veida un attiecīgi posma, kurā mēs atrodamies. Un kāpēc tad ir vērtēšanas pamati? Un ko es savā ikdienas darbā praksē esmu novērojusi, ka vērtēšanas pamati, vismaz manā ieskatā, sadalās tādos 3 segmentos, arī iepirkuma uzraudzības birojam un tiesību aktu piemērošanas departamentā ikdienā saņemto jautājumu kontekstā, kurš vērtē piedāvājumu, tas ir būtisks aspekts, jo nenoliedzami arī iepirkuma uzraudzības birojam metodoloģijas ietvaros tiek uzdoti jautājumi, bet, diemžēl, ievērojot arī iepirkuma uzraudzības biroja dažādās funkcijas, un jo īpaši, ja jautājumi tiek uzdoti piedāvājumu vērtēšanas gaitā, un ievērojot arī regulējumā konkrēti noteikto pienākumu par to, kuram tad ir jāvērtē piedāvājums iepirkuma uzraudzības birojas, diemžēl nereti nevar sniegt konkrētas atbildes, gluži vienkārši tāpēc, ka nav zināmi visi iespējams spēles noteikumi, jeb kādas prasības, noteiktās iztulkojums, ko vislabāk tik tiešām arī zina pasūtītājs. Un tāpat jāsaprot, ka nonākot vēlāk pārsūdzības procesā, kas arī ir viena no iepirkuma uzraudzības biroja funkcijām, tiek uzklausīti visi lietas dalībnieku viedokļi, un tad arī atklājās šīs nianses. Līdz ar to tomēr atbildot uz jautājumu, kurš vērtē piedāvājumu, jāsaka,
ka piedāvājumu izvērtē tieši pasūtītājs un pieņem šo te lēmumu, mēs varam palīdzēt saprast regulējumu un varbūt sniegt ievirzi, kurā virzienā skatīties. Noteikti šis te vērtēšanas pamatu kontekstā nākamais jautājums ir vērtēšanas kārtība un posmi, un tāpat nenoliedzami sarežģītais jautājums, bet šodien secīgi arī centīšos salikt akcentus par dažādajiem subjektiem piedāvājumā, kā tad novērtēt šos te dažādos subjektus, kā saprast, kurš ir kurš, kas ir kas, un līdz ar to arī, lai atbildētu secīgi uz šo jautājumu, ar ko sākt. Un šeit man arī jāsaka, ka, manuprāt, šis te sākuma punkts ir tieši publisko iepirkumu likuma 1. pants. Likumā lietotie termini jeb definīcijas, un es nezinu, kāpēc mēs ikdienas darbā nereti aizmirstam par pašiem pamatiem un definīcijām. Un tur atklājas liela bagātība piedāvājumu un vispār iepirkumu un iepirkuma novērtējuma kontekstā. Definīcijas atklāja ļoti daudz, un patiesībā tas ir pamats, un nereti uz ļoti sarežģītu kāzusu mēs varam sniegt atbildi vienā teikumā, citējot definīciju. Ja? Tā tas tiešām nereti arī ir bijis. Pirmkārt, kas ir apakšuzņēmējs? Pretendenta nolīgta persona, kura veids būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, tātad pasūtītājam, jau atklājas šī te subjekta būtība, bet par to mēs secīgi arī runāsim. Kandidāts, pretendents, piegādātājs, esmu redzējusi, ka nereti tiek jaukti šie te jēdzieni, definīcijas subjekti, jo, ja mēs zinām, ka kandidāts ir piegādātājs, kurš piedalās tās augtajās 2 posmu procedūrās līdz piedāvājuma iesniegšanai, tad arī regulējumu gan publisko iepirkumu likumā lietotos jēdzienus, gan ministra kabineta noteikumos numur 107 par piedāvājumu, teiksim tā, par iepirkumu procedūru un metu konkursu norisi, noteikto regulējumu mēs daudz vienkāršāk varam un vieglāk izprast, kad mēs pārzinām definīcijas. Jā. Līdz ar to, ir svarīgi zināt šos te pamatus, definīcijas, kas ir piegādātājs, fiziska vai juridiska persona, arī pasūtītājs kā subjekts var piedalīties iepirkumos un iestāties nevis pircēja, bet otras puses lomā. Tādas arī ir situācijas, kur tas ir iespējams. Tāpat personu apvienības, jebkurā kombinācijā, ir piegādātājs, savukārt pretendents, ir jau tas subjekts, piegādātājs, kurš iesniedz piedāvājumu. Līdz ar to, aicinu arī tiešām pievērst uzmanību definīcijām, vieglāk būs gan lasīt, gan saprast regulējumu, gan izprast, kurā posmā kurš ir kurš un kas ir kas. Un tas pats jautājums par piedāvājumu nodrošinājumu. Ja definīcija jau konkrēti noteikta, kas tad ir piedāvājuma nodrošinājums, kādi subjekti to izsniedz. Līdz ar to tas ir pirmais solis pamatu kontekstā. Nākamais solis nenoliedzami ir likuma ietvars. Jā. Šeit gan esmu atspoguļojis ekrāna šāviņas no likuma, apzināti nav atspoguļot 41. panta 3. daļa. Tā mainīsies arī reformas kontekstā, un par to mēs šodien nerunāsim. Bet kāpēc ir šis te atspoguļojums, kāpēc arī esmu lietojis šādas iekrāsojumus? Šeit jau atklājas arī tā lietas būtība. Pirmkārt, publisko iepirkumu likuma 5. nodaļa. 5. nodaļa kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle. Jau lūkojoties uz šiem te jēdzieniem un mana ievada kontekstā, kas tad ir piedāvājums plašākā, šaurākā izpratnē, jau varam apskatīt šo te nošķīrumu, gan, ka mēs par piedāvājumu varam runāt plašākā izpratnē,
viena posma, piemēram, procedūrās tiek iesniegts piedāvājums, tas ietver arī atlases dokumentus, gan šaurākā izpratnē, ja runājam par divu posmu procedūrām. Bet, ja pēc būtības, tad 41. panta pirmā daļa arī piedāvājuma vērtēšanas kontekstā atklāja šo te būtību. Pasūtītājs atlasa, tātad pasūtītāja pienākums ir vērtēt kandidātus pretendentus saskaņā ar paša pasūtītāja noteiktajām prasībām, kuras tas nosaka saskaņā ar likumu, un pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajiem spēles noteikumiem, jeb piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Ja. Tāpat, šis te 41. pants nosaka, man jāsaka, un sniedz vērtēšanas ietvaru gan papildu informācijas kontekstā, kam arī pieskāršos gan to, kā tad pasūtītājam novērtēt dažādos subjektus iepirkumā, kā rīkoties, tad, ja arī piedāvājumā, piemēram, ir aritmētiskas kļūdas, 9. un attiecīgi 9. daļa. Lūk, un piedāvājuma vērtēšanas noslēgumā tiek novērtēts, arī tas ir saistīts ar piedāvājumu vērtēšanas posmu, kandidātu pretendentu izslēgšanas noteikumi. Lekcijas noslēgumā īsi informēšu, atgādināšu par šiem izslēgšanas noteikumiem, vienlaikus nododot arī stafeti konkurences padomes kolēģei ar secīgi saistītu tēmu iepirkuma kontekstā par izslēgšanas noteikumiem, tam tad arī īsi pieskarsimies lekcijas gaitā. Lūk, sapratām par piedāvājumu jēdzienu plašāka, šaurāka izpratnē, un kas šodien kopumā tomēr vienlaikus gan plašākā izpratnē, bet par svarīgajiem aspektiem un pamatiem, tad nākamais jautājums ir šie te vērtēšanas posmi, un parasti, nav, teiksim tā, katrs pasūtītājs atkarībā no savas izvēlētās iepirkuma procedūras un konkrētajiem lietas apstākļiem nosacīti, ir arī kaut kur elastīgs vērtēšanas posmu kontekstā, bet man jāsaka tā, ka pēc būtības klasiski jau arī praksē, un šeit ir atspoguļots piemērs jau detalizētāks par piedāvājumu vērtēšanas posmiem atklātā konkursā viena posma procedūrā, un nosacīt arī šīs dienas lekcijas gaitā turpinājumā mēs iziesim cauri šiem te posmiem, varbūt kas tad ir tie būtiskie aspekti, par kuriem jāparunā, tad divu posmu procedūrās, un kam es vēlos vērst uzmanību un tomēr veidot šo te izpratni. Divu posmu procedūras, slēgts konkurss, jeb vairāk gan konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs, ir jāsaprot, ka tur tomēr šī vērtēšana, šīs procedūras pašas par sevi tomēr ietver arī sarunu elementus, jo īpaši šīs te konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs, atkārtotu piedāvājumu iesniegšanu. Viņas ir tomēr elastīgākas, un līdz ar to arī vērtēšanas kārtība un pasūtītāja iespējas un šī te vajadzība ir elastīgāka. Mums ir jāsaprot, ka vērtēšana ir atkarīga arī no izvēlētās procedūras un tiešas pasūtītāja taktikas, ko es vēlos iegādāties, kāpēc es esmu izvēlējies konkrēto procedūru, tad to es arī skaidri apzinos un procesu vadu. Līdz ar to, jo īpaši divu posmu procedūrās, kas ir konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs, nav melns un balts, īpašas procedūras un iepirkuma uzraudzības birojas, kur nepieciešams, tik tiešām arī aicina viņas izvēlēties, bet tad viņas ir arī jāiznes un jāpanāk tomēr šis te objektīvs process un vislabākā vajadzība, kuru pasūtītājs vēlas iegādāties. Lūk, bet vienkāršot runājot, un par tāpēc, ka šodien tēma arī ir pamati, viscaur jau tomēr
arī loģiskās lietu kārtības kontekstā ir šis pamats un šis dzīves cikls, kādā mēs vērtējam arī piedāvājumus. Nu, lūk, un kāpēc esmu iekrāsojis šeit, varbūt varētu jums rasties arī jautājums piedāvājuma nodrošinājums, atbilstība piedāvājuma noformējuma prasībām pārbauda. Tas ir tāds pirmais solis, jo, kā es skaidroju, piedāvājuma nodrošinājums, viņš pēc būtības ir piedāvājumu, kā es saku, pavadošs dokuments. Jā. Mēs jau arī definīcijā redzējām, ka būtībā piedāvājuma nodrošinājums garantē pasūtītājiem, ka pretendents uzturēs savu piedāvājumu spēkā esošu, neatsauks to. Jā. Bet nosacīti, pirms mēs ejam dziļumā un vērtējam piedāvājumu, skaidrs mums jāpārliecinās par piedāvājuma atbilstību. Starp citu, arī ar piedāvājuma nodrošinājumu būtību, un lai mēs uztvertu, kas tas ir par dokumentu, jo patiesībā jau nav nekur regulējumā skaidri noteikts, kad tieši viņu vērtē un kā tad viņu novērtēt. Jā, pasūtītājs pārliecinās par atbilstību, un ministra kabineta noteikumos numurs 107, starp citu, ir iezīmēts šis te posms, piemēram, atklātā konkursā pasūtītājs norādītajā laikā, tātad piegādātājs norādītajā laikā un vietā iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu. Tātad tiek nodalīti šie divi jēdzieni, bet piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds tiek prasīts, pasūtītājiem ir tādas tiesības, viņš ir tik tiešām piedāvājuma pavadošs dokuments, līdz ar to arī tēmas kontekstā nedaudz īsi turpmākajā slaidā par vienu aktuālu, tikko nesen praksē uzdotu jautājumu, kam šķita šodien ir vērts pievērst uzmanību. Nu, lūk, un tad, protams, secīgi pasūtītājs izvērtē atlases prasības, atbilstību tehniskajām prasībām, finanšu piedāvājumu, kas nesaraujami saistīts ar nepamatotu lētu piedāvājumu, salīdzina piedāvājums, veic izslēgšanas iemeslu pārbaudi un sankciju neattiecināmību. Nu, lūk, un tad runājot pēc būtības par šiem dažādiem posmiem, kā solīju par piedāvājumu nodrošinājumu, definīcija, nevelti viņu atgādinājām, un jautājums, kas praksē ir parādījies, vai cita subjekta, izņemot banku, jeb kredītiestādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, starp citu definīcijā tiek lietots jēdziens kredītiestāde, būtībā sinonīmi, tā mēs viņus arī uztveram, vai apdrošināšanas sabiedrības garantija, ko iesniedz tātad piegādātājs pasūtītājiem kā nodrošinājumu piedāvājumu spēkā esamībai. Vai cita subjekta izsniegta garantija, tātad, piemēram, nebanku kreditētāji iespējams, būtu atzīstama par piedāvājumu nodrošinājumu. Manuprāt, atbilde, kā teicu, pamats ir definīcija, slēpjas pašā definīcijā. Derīga ir kredītiestādes, jeb bankas un apdrošināšanas sabiedrības garantija. Līdz ar to pasūtītājam arī šim būtu jāpievērš uzmanību, tomēr novērtējot piedāvājumu nodrošinājumu atbilstību. Jā. Un praksē, nesen šie jautājumi ir aktualizējušies. Nu, lūk, un tad ejot secīgi šai vērtēšanas kārtībai cauri, īpašs nosacījums ir attiecībā uz atklātu konkursu. Tās ir pasūtītāja tiesības izvēlēties procedūras noslēgumā kvalifikāciju izvērtēt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Nu, skaidrs, ka atverot, jeb saņemot piedāvājumus atklātā konkursā, mēs jau redzam gan piedāvātās šīs līguma cenas, un saprotam, varbūt tur ir liela vai maza atšķirība, un novērtējam iesniegto piedāvājumu, un lai nekavētu laiku, mēs varētu kvalifikāciju veikt noslēgumā, tāds elastības iespēja un administratīvā sloga mazināšanas iespēja potenciālajiem uzvarētājiem, kā es saku. Bet šeit ir jāatcerās, ka tomēr
Visos piedāvājumos, pirms mēs izvēlamies šādu te soli veikt, būtu jāpārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu attiecībā uz cenas noteikšanu. Ja? Tā ir īpaši atrunāta kārtība attiecībā uz atklātu konkursu, un to arī ir vērts atgādināt. Nu, bet jā, arī tāds nākamais jautājums pamatu kontekstā, uz ko ir jāpaskatās, kad mēs runājam par piedāvājumu, ir Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments. Tas ir regulēts publisko iepirkumu likuma 49. pantā, un būtībā šo te veidlapu, jeb sākotnējo pierādījumu, kuru var iesniegt piegādātājs gan par sevi, gan par personām, kur iespējams tas balstās, gan par apakšuzņēmējiem, ja tie iesaistīti noteiktā apjomā, kā sākotnējo pierādījumu, lai uzreiz neiesniegtu visus prasītos kvalifikācijas dokumentus. Ja. Tādas tiesības ir, regulējums ir šajā te Eiropas komisijas īstenošanas regulas, kā mēs zinām, ir tieši piemērojamas, un jā, pēc būtības tad piegādātājs izvēlas šo te iespēju, un vēlāk jau pasūtītājs jebkurā stadijā var pieprasīt visus vai daļu apliecinošos dokumentus, un informāciju nepieprasa, ja tā ir jau pasūtītāja rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. Ja? Līdz ar to, jā, Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments arī ir iespēja, kuru piegādātāji izmanto kā sākotnējo pierādījumu, lai iespējams netērētu savu resursu, un vēlāk jau šos te visus kvalifikācijas apliecinošos dokumentus iesniegtu. Tad, ja tiešām man to pasūtītājs prasīs, un es zinu, kad iespējams es būšu potenciālais uzvarētājs. Nu, lūk, tie ir tiešām tādi pamati, posmi, caur kādiem skatāmies, bet nākamais jautājums, kuru solīju, kam ir jāpievērš uzmanība un ko redzu, par ko praksē tiek uzdoti jautājumi, par prasībām, prasību izpildi attiecībā uz pieejamiem resursiem, jā. Gan, kad prasa šo te pieredzi, gan apgrozījumu prasību un citus aspektus. Un kas tad pasūtītājiem pirmkārt ir jāņem vērā, ja kandidātam, pretendentam nav prasītās kvalifikācijas, jeb finanšu un citu resursu, un tāpat arī, ko piegādātāji var ņemt vērā. Pirmkārt, likuma ietvers. Pirms mēs ejam un nedaudz saliekam akcentu šīs tēmas kontekstā, gan, kā redzat, publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punkts, definīcija, 13. panta 4. daļa, ka piegādātāju apvienības var iesniegt piedāvājums vai pieteikties par kandidātiem, 45. panta 8. daļa, 46. panta 4. daļa un 46. panta 5. daļa. Tās sauktās balstīšanās iespējas uz citu personu resursiem. Un, jā, nenoliekšu, sarežģītais un smagais jautājums, kā šīs personas novērtēt un kā pasūtītēm, un jo īpaši jaunajiem ekspertiem, kas iespējams ar nesen sākuši darboties jomā, saprast un salikt visus šos te puzles gabaliņus kopā, jā, kas tad ir piegādātāja apvienības, ko tad nozīmē šī balstīšanās, kas ir apakšuzņēmēji, un kā mēs varam novērtēt, kas ir speciālisti. Jā. Nu, šie ir ikdienā jautājumi, viņi nav vienkārši izvērtējumi, bet esmu centusies salikt tādu schēmu, tūlīt arī secīgi iziesim cauri, lai izstāstītu un saliktu tādus pieturpunktus, pie kā mēs varam pieturēties, un arī pasūtītājs vieglāk novērtēt, un arī piegādātājs sagatavot piedāvājumu. Ja? Un kā tad rīkojas piegādātāji parasti, ja nav pašam prasīta apgrozījuma pieredzes, vai nevar izpildīt kvalifikācijas prasību. Un tad ir vairāki veidi. Pirmkārt, piegādātāju apvienības var iesniegt piedāvājumu, tāpat var tikt piesaistīti apakšuzņēmēji. Un tad ir šis te elements, ka piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildējām. Nu, lūk, un šeit tad ir jānošķir šīs te balstīšanās kontekstā, vai mēs balstām pieredzes prasības, jo 46. panta 4. daļā arī izvirza īpašu nosacījumu, ka var balstīties tikai tad, ja
pieredzējušais subjekts arī iesaistīsies līgumā. Savukārt finanšu prasību kontekstā publisko iepirkumu likuma 45. panta 8. daļa pasūtītājiem piešķir tiesības prasīt 45. panta 8. daļa piešķir tiesības prasīt šo te solidāro atbildību. Jā. Līdz ar to ir jānošķir pieredzes prasību kontekstā, ko nozīmē solidārā atbildība un vai tā, ko dos, un vai pasūtītājiem to prasīt finanšu apgrozījumu kontekstā. Un tad piesaistāmie apakšu uzņēmēji, un kur arī tas pamats un nākamais akcents, kam vēlos vērst uzmanību. Tā ir tāda vārdu spēle un nereti tiek jaukts. Ir piesaistīts apakšu uzņēmējs, vai viņš uzskatāms par personu, uz kuras spējām balstās, varbūt gan. Un tas viss noslēpums slēpjas tajā, kad apakšu uzņēmējs var dabiski pārplūst personā, uz kuras iespējām balstās. Un par šo ir daudz jautājumu, īpaši jauno speciālistu kontekstā. Ir iespējams grūtāk novērtēt un saprast, salikt šos te puzles gabaliņus, ka pēc būtības, klasiski apakšu uzņēmējs tiek piesaistīts darbu veikšanai līgumā, bet vienlaikus uz šī apakšu uzņēmēja spējām piegādātājs, jeb uzņēmējs var balstīties, jo īpaši pieredzes kontekstā klasiski tas ir. Līdz ar to apakšu uzņēmējs dabiski pārplūst personā, uz kuras iespējām balstās, un vismaz izslēgšanas iemeslu kontekstā, tad viņš tiek pārbaudīts šādi, jo var būt arī tāda situācija, mēs zinām, ka šobrīd izslēgšanas iemeslu jāpārbauda apakšu uzņēmējiem ar 10 000 eiro iesaisti darbu izpildes kontekstā, bet tikpat labi praksē arī var būt situācija, kad apakšu uzņēmējs iesaistās tikai 5000 eiro apjomā. Es filozofēju tāds vienkāršots piemērs, bet vienlaikus viņš ir persona, uz kuras spējām balsta kvalifikāciju, tā var būt, un tad izslēgšanas iemesli ir jāpārbauda. Un tas pats par piegādātāju apvienībām. Būtībā piegādātāja apvienība, kas ir jāatcerās, ir viens no veidiem, kādā balstās uz subjektu spējām. Viens uz otru spējām balstās, līdz ar to balstīšanās kontekstā mēs novērtējam šos te dažādos subjektus. Un kas vēl ir jāatcerās, kas ir vēlāk būtiski arī pasūtītājiem novērtējot piedāvājumus, skaidri jāzina, ko tad es esmu izvirzījis, kādas prasības piedāvājumu sagatavošanai, piedāvājumam, jo pasūtītājs var prasīt, lai noteiktus īpaši svarīgus uzdevumus pildītu pats pretendents vai personu apvienības dalībnieks. Ja tiek slēgts publisks būvdarbu, pakalpojumu līgums vai piegādes līgums ietver preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu. Kas ir šī 46. panta 5. daļa? Kā es to saku, pēc būtības tas ir balstīšanās ierobežojums, nosacīts uz šo īpaši svarīgu uzdevumu pildīšanu. Līdz ar to šis ir svarīgs elements, ko ievērot arī pasūtītājiem pašam, kā viņš ir izvirzījis prasības, tajā skaitā attiecībā uz finanšu apgrozījumu, ja piedalās piegādātāja apvienība, vai es ļauju finanšu apgrozījumu saskaitīt kopā, vai obligāti vienam biedram tas ir jāsasniedz. Ja? Šie visi ir svarīgie elementi patiesībā, kā es esmu rīkojies pie nolikuma sagatavošanas stadijā, kādas prasības esmu izvirsījis, pret tām es arī vērtēšu, un tā es arī novērtēšu šos te visus iesaistītos subjektus. Nākamais būtiskais jautājums, atbildot un aplūkojot šo te subjektu schēmu, ir pilnsabiedrību dalība. Un šeit arī ir svarīgi aspekti, un man jāsaka pamatu kontekstā, kas jāņem vērā, jo mēs tikko aplūkojām, ka piegādātājs var balstīties uz citas personas spējām, un gan pieredzi, gan finanšu apgrozījumu vai citas finanšu prasības un resursus, un nereti tad piegādātāji piedalās arī personu apvienībās, jeb uzreiz kā pilnsabiedrība reģistrēta. Un šeit ir ļoti labs augstākās tiesas, jeb senāta lēmums šajā lietā, kur būtībā senāts norāda, ka pilnsabiedrība, ja personu apvienība ir veids, kādā
piegādātāji piedalās iepirkumā un balstās, viņš ir viens no balstīšanās tātad balstīšanās veidiem, dalība personu apvienībā un pilnsabiedrība pēc būtības ir personu apvienība, ja personāla sabiedrība, ja, kad mēs vairāki subjekti kopā esam apvienojušies un iesniedzam kopīgu piedāvājumu. Un vai dalība pilnsabiedrībā ir veids, kādā es varu apliecināt balstīšanos uz pieredzi, ja pieredze ir vienam biedram, bet darbus no piedāvājuma secinājumus veiks otrs biedrs, vai ir pierādīts, ka resursi nodoti. Par to ir šī izskatāmā lieta bijusi, un patiesībā tāds vērtēšanas kontekstā arī viens no pamatiem, kam būtu jāpievērš uzmanība. Iespēja balstīties citu personu resursiem ir nesaraujami saistīta ar subjektu, kurš faktiski guvis prasīto pieredzi iesaisti līguma izpildē, un pilnsabiedrības solidārā atbildība pieredzes kontekstā tomēr nespēlēs lielu lomu, jo, kā senāts norāda, tā ir vienīgi no komerclikuma izrietoša pilnsabiedrībai piemītoša pazīme, un tomēr tam biedram, kuram ir pieredze, arī ir jāiesaistās darbu izpildē. Ja? Līdz ar to tikai tas, ka piegādātājs ir iesniedzis piedāvājumu kā pilnsabiedrība, nenozīmē, ka uzreiz pieredze, ja balstīšanās uz pieredzi ir pierādīta. Ja? Līdz ar to tie ir arī tādi svarīgi aspekti, kurus ir vērts ņemt vērā. Un kas tad ir piesaistītie speciālisti? Šis arī ir jautājums, uz kuru nereti saņemam, jeb tiek uzdoti jautājumi, kāds ir speciālistu status. Tas ir apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām balstās. Ja? Jo nevelti šajā te slaidā un schēmā par to, kādā veidā tad resursi tika pierādīti, es iezīmēju pie speciālista jautājumu zīmi. Klasiskā izpratnē pretendenta speciālisti nav uzskatāmi par apakšuzņēmējiem vai personām, uz kuru iespējām balstās, bet atzīstami par piegādātāja resursu. Tas izriet arī no 46. panta. Ja? Tad, kad mēs arī sagatavojam prasības, izvirzam nolikumā speciālisti ar resursu, kas apliecina piegādātāja, ja pretendenta profesionālās spējas. Līdz ar to es zinu, ka daudzus gadus atpakaļ bija iespējams maldīgs uzskats, ka vienmēr jābūt darba līgumam un kad tikai tad speciālists būtu kā speciālists. Citādā gadījumā tas uzskatāms par apakšuzņēmēju. Tā nav. Iepirkuma uzraudzības birojs šo jau ir skaidrojis un atbildējis uz jautājumiem, kad speciālisti publisko iepirkumu likuma izpratnē nav uzskatām par apakšuzņēmējiem vai šīm personām, uz kurām balstās. Vienlaikus, protams, pasūtītājam jāpārliecinās par iesaistes formu, tā parasti tiek norādīta piedāvājumā, var būt dažādi iepirkuma priekšmeti. Kā redzējāt arī definīcijās, kā piegādātājs var būt arī fiziska persona. Jā. Šis tad viss ir jānovērtē, bet klasiskā izpratnē, klasiskā būvdarba līgumā, kad tiek piesaistīti speciālisti, es minu piemēra veidā, viņš būs uzskatāms par speciālistu, ne apakšuzņēmēju vai personas, kuras spējām balstās. Bet nākamais prakses jautājums un arī pamatu kontekstā, un uz šo jautājumu mēs esam atbildējuši un ievietojuši to arī publisko iepirkumu likuma 42. panta skaidrojumā, vai cita sabiedrība ir uzskatāma par personas, kuras iespējām balstās. Ja, ja ir cita sabiedrība, pieņemsim SIA A, un viņas darbinieks iesaistās SIA B, kurš man kā pasūtītājiem iesniedz piedāvājumu, vai šis darbinieks vai šīta cita sabiedrība uzskatām par personas, kuras spējām balstās, tāpēc, ka tas darbinieks ir iesaistījies citas SIA piedāvājumā, un tālāk šai citai SIA tiek veikta samaksa par šīta speciālista darbiem. Tad mēs esam atbildējuši, ka šajā gadījumā nav šīta cita sabiedrība uzskatām par personas, kuras spējām balstās, jo
tikai tāpēc, ka samaksa tiek veikta uzņēmējiem, pie kura nodarbināts speciālists, nepadara šo personu par personisku spējām balstās, bet vai apakšuzņēmējs, nu tas tad konkrētā gadījumā ir jānovērtē pasūtītājam, vai tomēr šis te cits uzņēmums gadījumā nav piesaistīts, lai veiktu konkrētos darbus pasūtītājam, ja, kā uzņēmums, nevis tikai viņa speciālists iesaistījies darbu veikšanā. Nu, lūk, izskaidrošanas piedāvājuma papildināšanas kontekstā. Uzreiz šeit arī varu informācijai norādīt, ka plānots precizēt regulējumu. Praksē parasti kāzus ir izcināmi dažādi par šo te piedāvājumu papildināšanu, izskaidrošanu, un tiesu prakse ir plaša, bet būtībā jā, kad tomēr neskaidru vai nepilnīgu informāciju var izskaidrot, pat papildināt, un attiecībā uz tehnisko finanšu piedāvājumu tomēr, nu jā, var sniegt skaidrojumu, ir nedaudz šis te regulējums, teiksim tā, nu ne striktāks, bet ierobežotāks papildināšanas kontekstā, jo tā galvenā recepte, kad mēs novērtējam papildu informāciju, ir robežšķirtne, vai tiek grozīts vai papildināts piedāvājums pēc būtības. Ja? Un tas ir šis svarīgais aspekts, kurš arī nākotnē, tad, kad tiks precizēts, šis regulējums nemainīsies. Ja? Piedāvājumu kā tādu, un mēs jau lekciju iesākot runājām, piedāvājums ir tehniskais, un šis finanšu piedāvājums pēc būtības grozīts nevar tikt. Jā. Nu, lūk, un ja pasūtītājs arī publisko iepirkumu likuma 41. panta 6. daļas kontekstā pieprasa skaidrojumu, bet pretendents to nesniedz, to var arī nesniegt, pasūtītājs vērtē pēc rīcībā esošās informācijas. Šāds ir regulējums. Bet man jāsaka tā, ka, protams, ka praksē rodas kāzusi, arī strīdi, un tieši tiesu prakse atklāja šos te gadījumus, un katras konkrētās lietas vērtēšanas ietvaros arī skatāms jautājums, un iespējams zinu, ka praksē nepatīk šāda atbilde, bet tā tas ir. Protams, mēs varam dot kādu vadlīniju vai palūkoties uz praksē risinātiem gadījumiem, saprast, vai to piemērot vai nē savai situācijai, bet vienmēr, protams, katra konkrētā lieta vērtējama individuāli. Un kas tad vēl ir būtiski ņemt vērā, un ko nereti, starp citu, arī mēs aizmirstam, kad jā, pasūtītājs var iegūt informāciju piedāvājuma vērtēšanas kontekstā arī no kompetences institūcijas, datu bāzes, citiem avotiem, mājaslapām, tīmekļa vietnēm, tad tomēr šeit ir jāatcerās, ja pasūtītājs iegūst informāciju publiskā datu bāzē, piemēram, vai kādā tīmekļa vietnē, ražotāja mājaslapā, tomēr kandidātam pretendentam tiesības iesniegt citu dokumentu, ja tas neatbilst faktiskajai situācijai. Un pasūtītājiem ir tiesības, ja ir šaubas par kādu dokumentu autentiskumu, pieprasīt uzrādīt oriģinālu. Un informācijas tīmekļa vietņu kontekstā un vispār piedāvājuma novērtējuma kontekstā, kas piedāvājuma vērtēšanas pamatos ir nākamais svarīgais jautājums, kurš ir jāaplūko un būtu jāzina. Ražotāja sniegta informācija. Nereti ir situācijas, jā, kad varbūt ir sagatavots piedāvājums, tehniskais piedāvājums, tur ir norādīta viena informācija, pasūtītājs palūkojas šī ražotāja tīmekļa vietnē un redz, kad attiecībā, piemēram, uz šo te produktu, kā tas ir bijis arī šajā risinātajā senāta spriedumā, ir cita informācija un uzskata piedāvājumu par neatbilstošu. Bet ar šo tomēr uzmanīgi, jo tieši preces ražotājs var sniegt visizsmeļošāko informāciju par preci piedāvājumu novērtēšanas kontekstā. Ja? Un varbūt praksē situācijas, kad tīmekļa vietnē nav aktuāla informācija, kad ražotājs īpaši konkrētajam šim te piedāvājumam
ir uzņēmējam sagatavojis vai pielāgojis kādu preci. Ja? Līdz ar to jau praksē arī nostiprinājies un arī iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē. Ja ir šaubas, tad tieši jāvērš būtu pie ražotāja, jo tas var sniegt informāciju par savu preci. Ja? Līdz ar to piedāvājumu vērtēšanas un pamatu kontekstā būtiska lieta, jeb aspekts, jeb puzles gabals, kas būtu jāņem vērā. Nepamatoti lēts piedāvājums. Publisko iepirkumu likuma 53. pāns. Un man jāsaka tā, ka labu laiku atpakaļ, gadus 10, man jāsaka tā, augstākās tiesas prakse ļoti attīstījās nepamatot lētu piedāvājumu kontekstā, un, manuprāt, tā ir pietiekoši plaša, un pats svarīgākais aspekts, kas ir jāpatur prātā. Pasūtītājiem, protams, ir jānovērtē piedāvātā cena vai piedāvājums ir īsts un reāls, un tad, ja šķiet nepamatoti lēts, tomēr šī cena ir zemāka un nav šāda viena noteikta procenta, lai gan būtu jau vienkāršāk, ja būtu noteikts, vai ne, ka man ir noteikta paredzamā līguma cena, jeb kāda kontrola tāme un ir kāds noteikts procents, par kuru zemāka cena nevar būt, tad tas ir uzskatāms par nepamatot lētu, un tā nav. Jo situācijas var būt dažādas, tirgus ir ļoti mainīgs, kā mēs zinām, un augstākā tiesa ir devusi viennozīmīgi skaidru norādi, un viscaur arī praksei caurstrāvo saturu un jēdzienu katrā konkrētā gadījumā, kas ir nepamatoti lēts piedāvājums pret konkrēto nolikumu, situāciju, iepirkumu priekšmetu piepilda ar saturu tikai un vienīgi pats pasūtītājs. Ja? Līdz ar to ne iepirkuma uzraudzības birojs var sniegt atbildi, ir vai nav piedāvājums nepamatot lēts un tāpēc noraidāms, ne arī tiesa, bet var novērtēt, vai pasūtītāji vērtē, vai pasūtītājs ir izdarījis šo vērtējumu. Un ja šķiet piedāvājums nepamatot lēts, tad ir pieprasāms skaidrojums, kas attiecas uz šādiem norādītajiem elementiem, un pasūtītājs var konsultēties. Aktuāls jautājums ir par šo pretendentu un norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm. Un tad, attiecībā uz Latvijas subjektu ērti un labi ir tas, ka informāciju par šīm likmēm var iegūt elektronisko iepirkumu sistēmā, bet tad ir jautājumi praksē uzdot arī par ārvalstu subjektiem, jo regulējums saka, kad Latvijas subjekts pārbaudāms uz šīm vidējām stundas tarifa likmēm elektronisko iepirkumu sistēmā. No ārvalstu subjektam, kā mēs to arī esam atbildējuši, tomēr jebkurā gadījumā jāpārliecinās, ka darba spēka izmaksas ir pamatotas, pat ja datus nevar iegūt tādā specifiskā griezumā kā par Latvijas subjektu, tomēr būtu jāprasa piegādātāja skaidrojums, ja mēs redzam, ka tur atšķirās šīs likmes vai piedāvājums ir lētāks. Un aritmētiskās kļūdas, jo dzīves cikla veidā piedāvājuma novērtējumā ir šī kvalifikācijas vērtējums, un pats sarežģītākais jautājums ir saprast visus šos dažādos subjektus, tad finanšu piedāvājuma izvērtējums ir vai nav tas nepamatot lēts, un aritmētiskās kļūdas. Tādas var būt piedāvājumā, pasūtītājiem ir jāpārbauda, ja kļūdas konstatē izlabo, paziņo pretendentam, noslēgumā ņem vērā labojumus. Bet tad arī jautājums acīm redzamas kļūdas. Un kas ir aritmētiskas kļūdas? Būtībā tādas kļūdas, ko mēs varam labot ar vienkāršām aritmētiskām darbībām, sareizināt klasiski vienības cenā ar norādīto daudzumu un iegūstam gala summu. Kļūdas nereti praksē rodas, tā ir tāda darba situācija, dažādi var būt, piedāvājuma sagatavošanas gaitā, kāpēc tas tā ir. Tad tās labojam, bet ir arī tādas kļūdas, kuras ir acīm redzamas, un līdz ar to izņēmumu gadījumā arī praksē, arī atsaucoties uz šo senāko Eiropas Savienības tiesas spriedumu, ka izņēmumu gadījumā kļūdas var labot vienkārši tāpēc, ka tās ir acīm redzamas pārrakstīšanās kļūdas, tad šeit tā galvenā recepte un pamats, ka mums nav nekādu šaubu par vienu vienīgo veidu, bet pie aritmētiskām kļūdām man jāsaka tā, ka
Velns slēpjas detaļās un varbūt dažādi, jā. Jo varbūt no malas arī tad, kad mums uzdod jautājumu, šķiet viņš vienkārši atbild, tā ir aritmētiskā kļūda, bet piedāvājumā smalkiem burtiem pretendents arī var ierakstīt savu izpratni, apzināti, iespējams piedāvāju šādu cenu pasūtītāju un vienības izmaksa man maksā vienu summu, tev viņa maksās otru summu, nu ir vērtējumi šie te visi aspekti un nevienmēr ir melns un balts, līdz ar to jāseko līdzi praksei. Nu, lūk, un virzoties jau noslēgumam, tiešām piedāvājuma vērtēšanas pamatu kontekstā un noslēdzot kandidātu pretendentu izslēgšanas noteikumi, lekcijās esam runājuši ir arī skaidrojums un jau pieminēju reformas kontekstā izslēgšanas iemesli tiek pārskatīti, būs grozījumi, bet kas tad man ir jāsaka, un es jau tā domāju par nākotni un domāju, kādā veidā es stāstīšu jums lekcijās un mēģināšu salikt no jauna akcentus par izslēgšanas iemesliem. Man jāsaka tā, manuprāt, gluži vienkārši tie puzles gabali sabīdīsies nedaudz savādāk. Jā. Līdz ar to noteikti kopumā tas pamats un izslēgšanas iemeslu katalogs pamatā būs tāds pats, kā ir nāks klāt jauni izslēgšanas iemesli, bet par to mēs runāsim nākotnē, kad regulējumu pieņems. Kopumā jau schēma, kāda tā ir šobrīd, un klasiski jau uzsāktās procedūras pat pie grozījumiem pabeigsim ar šo regulējumu, un vēl kādu laiku, kā es saku, pie katriem vērienīgākiem grozījumiem publisko iepirkumu regulējumā mēs dzīvosim kādu laiku divās realitātēs, jā. Līdz ar to izslēgšanas iemesli vienmēr ir aktuāls jautājums, tie ir noteikti publisko iepirkumu likuma 42. pantā, tie ir izsmeļoši, tiek pārbaudīti konkrētiem subjektiem, ir noilgums, uz kādu izslēdz, un pretendentam tiesības veikt pasākumus uzticamības nodrošināšanai, izņemot reģistrāciju ārzonā, galīgs notiesājošs spriedums, jeb tā sauktie paralēlie spriedumi, kas nav saistīti ar 42. panta 2. daļas 1. punktu, jeb noziedzīgiem nodarījumiem, izslēgšanas iemesla ietvarā, bet tie ir paralēli spriedumi. Un šobrīd nodokļu saistību neizpildi nevar atjaunot, ja veikt uzticamību, bet plānotas izmaiņas, tāpēc tam jau šodien tomēr vērt uzmanību. Nu, skatīsimies arī, kāds rezultēsies reformas un jauno plānoto izmaiņu un grozījumu kontekstā šis pārējais noteikums, atvainojos. Jā. Nu jā, un dažādās iepirkuma procedūrās un iepirkuma veikšanas stadijās izslēgšanas iemeslu attiecināmības apjoms un kārtība pārbaudas var atšķirties, bet pāri visam jāatceras, ka ir veicama sankciju pārbaude. Nu, lūk, un tad šis izslēgšanas iemeslu katalogs uzskaitītais, ko jau minēju, gan noziedzīgi nodarījumi, arī iepirkuma uzraudzības birojas savās vadlīnijās, norāda, ka pārbaudām arī daudzpusēju attīstības banku izslēgšanas sarakstu, nodokļu saistību neizpilde, un nodokļu saistība ir regulēta likumā par nodokļiem un nodevām. Tā ir gan neiesniegta deklarācija, par kuru termiņš ir kavēts, un tāpēc tā ir publicēta vai norādīta kā nepildīta nodokļu saistība, un šis te nodokļu pārāds 150 eiro. Nu, lūk, plānots, kad arī nākotnē izslēgšanas iemeslu katalogs kā tāds nemainīsies, nāks klāt jauni katalogi un puzles gabali fakultatīvo izslēgšanas iemeslu kontekstā pārbīdīsies, un noteikti arī konkurences kavēšana un konkurences tiesību pārkāpums šādā ietvarā, kā tas ir pieejams konkurences iestādes lēmums un norādes pieteikumā vai piedāvājumā, liecina par konkurences kavēšanu. Arī nākotnē nav plānots, ka mainīsies, jā, bet, nu, jā, mainīsies tādā ziņā izslēgšanas iemesli kontekstā. Vispār viss regulējums, kā minēju, tieši varbūt piemērošanas kārtības ziņā, jā, un nāks klāt
jauni divi izslēgšanas iemesli, bet par to mēs runāsim nākotnē. Un atceramies, ka ar šo izslēgšanas iemeslu katalogu mēs dzīvosim vēl kādu brīdi, līdz ar to izslēgšanas iemesli būs aktuāli arī turpmāk. Un par konkurences šiem izslēgšanas iemesliem un iepirkumu kontekstā arī nākamajā lekcijas daļā konkurences padomes kolēģi izstāstīs, bet pirms dodu viņai vārdu, tiešām arī aicinu kolēģi izmantot iepirkuma uzraudzības biroja iepirkuma šo te ceļvedi. Esmu norādījusi arī šīs dienas tēma un pamati ir atspoguļoti iepirkuma ceļveža 5. sadaļā, tāpat šie te kandidātu pretendentu izslēgšanas noteikumi ir atjaunots arī ārzonas valstu un teritoriju saraksts, jo ministra kabineta noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu teritoriju sarakstu ar aprīli ir mainījušies, un nepildītu saistību nodokļu jomā neesības apliecināšanas skaidrojums, kas sagatavots ar valsts ieņēmumu dienestu, arī ir martā atjaunots. Valsts ieņēmumu dienestu kolēģi ir papildinājuši informāciju par vienošanās līgumu, var iepazīties. Lūk, un vēl kas tad ir vērtīgi? Tiesu prakse kā noderīgs avots noteikti šīs tēmas kontekstā ir vērtīgs avots, Eiropas Savienības tiesu spriedumus atjaunojumu katru mēnesi, līdz ar to noteikti varat iepazīties. Excel tabulu publicējam ar linku uz Eiropas Savienības tiesas mājaslapu un konkrēto spriedumu vērtīgi, un tāpat augstākās tiesas prakse mēs gan esam publicējuši šo te apkopojumu, bet ir links arī uz augstākās tiesas mājaslapu. Un noslēdzot pavisam savu šīs dienas prezentāciju, noteikti arī tēmas kontekstā vērtīgs avots ir iesnieguma izskatīšanas komisijas prakse, un aicinu arī izmantot izvērsto meklētāju, sūdzību sadaļā. Esmu norādījusi arī ceļu var vērtēt, izvēlēties sūdzības par vērtēšanu un pat sameklēt tēmu pēc atslēgas vārdiem, piemēram, nepamatot lēts piedāvājums, un saprast, vai katra konkrētā situācija vai konkrētais risinātais prakses gadījums ir attiecināms uz manu prakses gadījumu un kā man kā pasūtītājam novērtēt vai kā man kā piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Lūk, tik tālu paldies no manas puses. Tad šodien akcenti un pamati, un atceramies, ka definīcijām ir nozīme. Labrīt visiem! Tātad prieks redzēt jūs šodien tik kuplā pulkā. Es jums šodien pastāstīšu par pretendentu izslēgšanu, par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Sanāk, ka šī drīzāk būs kā papildinoša lekcija Montes jau iesāktajiem, daudz kur skaidrošu, kā tas ir no konkurences tiesību viedokļa, kā mēs skatāmies, piemēram, uz tādām lietām kā nepamatoti zemes vai nepamatoti augstas cenas, tāpat tās arī uz apakšu uzņēmēju piesaisti. Tā kā lēnām virzīsimies cauri prezentācijai. Sākumā es jums izstāstīšu, kas tās vienošanās vispār tādas ir, kas ir uzskatāms par aizliegtām vienošanām. Parunāsim arī par pilnu noteiktajiem šiem 3 izslēgšanas noteikumiem, un, ja pietiks laiks, tad iziesim cauri arī dažiem prakses piemēriem par konkurences padomes atzinumiem. Bet gadījumā, ja nepietiks mums šīs prezentācijas laikā brītiņš, lai iziet cauri mūsu praksei, tad, kā jau iepriekš minēju, tad šīs prezentācijas jums būs pieejamas, un tur arī detalizēti apraksti par šiem prakses piemēriem būs, varēsiet individuāli viņus izskatīt. Tātad, par karteļiem. Kas kartelī ir tik slikts? Šeit mums laikam vajadzētu uzreiz atcerēties to, kas tad ir šis publisko iepirkumu virsmērķis. Par virsmērķi mēs varam domāt kā par vislabākās kvalitātes preci, par viszemāko pieejamo cenu, jo kartelizēta iepirkuma gadījumā mums darbojās prezumcija, tā ir noteikti likumā, un viņa nosaka, ka, ja ir konstatēts kartels iepirkumā, tad uzskatāms, ka šis pārkāpums ir radījis tādu kaitējumu, kura rezultātā cena tiek paaugstināta par 10%, kas ir tiešām būtisks cenas paaugstinājums, un tad šajā gadījumā mēs noteikti nevaram runāt par efektīvu līdzekļu izmantošanu.
Pasūtītājiem, protams, ir galvenā loma patiesas konkurences veicināšanās un sargāšanās savos iepirkumos, tāpēc arī konkurences padome pievērš būtisku uzmanību pasūtītāju izglītošanai. Mūsu prakse rāda, ka jo pasūtītājs ir zinošāks, jo viņš spēj aktīvāk administrēt savus iepirkumus un jo viņš spēj kvalitatīvāk atpazīt šīs te karteļu pazīmes un sadarboties ar konkurences padomu, jo arī mums ir vieglāk pēc tam pārkāpumu izpētēs veikt šo te pierādīšanu. Tā kā tieši šī iemesla dēļ man ir prieks, ka jūs šodien esat tik plašā lokā un esat gatavi klausīties, uzzināt ko jaunu un arī pēc tam veiksmīgi to piemērot savā darbībā. Par vienošanos. Kas tad ir tā vienošanās kā tāda? Sāksim ar vienošanos pēc savas būtības un pēc tam iesim uz to, kas ir aizliegta vienošanās. Vienošanās definīcija mums ir noteikta konkurences likumā. Uzreiz arī vēlos teikt, ka mani slaidi ir gatavoti tādi diezgan pilnīgi, arī tieši tādi iemesli dēļ, ka viņi jums pēc tam būs pieejami, un tad, ja jums būs kāds neskaidrs jautājums, jūs vienmēr varēsiet atgriezties pie šīs prezentācijas, apskatīties, kas tad nu tur bija rakstīts, tāpēc arī esmu ielikusi prezentācijā pēc iespējas vairāk un papildus stāstīšu tikai tādu informāciju, kur tad ir tāda kā papildinoša par prakses piemēriem un tā joprojām. Tātad konkurences likuma 1. panta 11. daļa mums nosaka, ka vienošanās ir 2 vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai arī saskaņota darbība, kurā šie tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība, kas var būt, piemēram, asociācija, tirgus dalībnieku dažādas savienības, vai arī tās amatpersonas. Par vienošanās formātiem šajā te pantā gluži nav pateikts, bet vienošanās formātus mums atklāja augstākā tiesa savos spriedumos un ir noteikts, ka vienošanās formāti var būt gan rakstītas, gan nerakstītas. Šīs te vienošanās, piemēram, rakstītās var būt ietverts dažādos līgumos, kopsapulces lēmumos, e-pasta sarakstēs, WhatsApp sarakstēs un jebkur, kur tas būtu fiksēts kādā dokumentā, bet var pastāvēt arī nerakstītas, tātad tās būs saskaņotās darbības, kā neformāla sadarbības forma. Un, piemēram, konstatējot vienas puses vienpusēju rīcību, kas saņēmusi otras puses piekrišanu. Te uzreiz arī ir būtiski, ka nav nepieciešams, ka piekrišana ir dota kādā īpašā veidā. Pietiek arī, ja tirgus dalībnieks, piemēram, nedistancējās no tā, ka viņam otrs tirgus dalībnieks saka, piemēram, ņemsim tādu skaidru piemēru, es piedalīšos šajā iepirkumā, bet es tev netraucēšu tajā iepirkumā, un ka viņš vienkārši tā kā neko viņam varbūt pat neatbild, bet viņš šos te noteikumus akceptē, un viņi tieši tā arī dara. Viens piedalās otrā iepirkumā, un otrs piedalās, respektīvi, šajā otrā iepirkumā. Aizliegts vienošanās tiek iedalīts 2 veidos. Mums ir horizontāls aizliegts vienošanās, kas ir noslēgtas starp konkurentiem. Tās ir viena līmeņa vienošanās un ir vertikālas vienošanās, un tās ir noslēgtas starp tirgus dalībniekiem, kas darbojas dažādos tirgus līmeņos. Tas būs, piemēram, ražotājs, vairumtirgotājs un mazumtirgotājs. Šodienas prezentācija ir tieši vērsta uz horizontālām aizliegtām vienošanām, tāpēc arī visi nākošie slaidi būs attiecināmi tieši uz horizontāliem karteļiem. Un beidzot mēs nonākam pie tā, kas tad ar to 11. pantu ir aizliegts, ko mēs uzskatām par horizontālu karteļu vienošanos. Un 11. pantā ir pateikts, ka ir aizliegts un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā. Šajā 11. pantā ir uzskaitīti 7 aizliegtas vienošanās veidi, taču uzreiz vajag atcerēties, ka tie nav izsmeļoši.
Nākošajos slaidos es jums pastāstīšu par tiem, ko mēs praksē satiekam visbiežāk šiem te aizliegtas vienošanās veidiem, taču kā pasūtītājiem galvenais tas princips, kas ir jāatcerās, ir, ka katram tirgus dalībniekam savu komercdarbību, plāni un īpaši jau rīcību tirgu ir jāveido patstāvīgi un neatkarīgi. Tas nozīmē, ka jūs kā pasūtītāji administrējot savus iepirkumus, ja saskatāt neatkarīgu tirgus dalībnieku starpā kaut kādu tādu darbību, kas neatbilst šim principam, tas nozīmē automātiski, ka jums jāpievērš šim ir pastiprināta uzmanība, un tad jāskatās dziļāk, jāvērtē šīs te attiecības savstarpējās, kas starp viņiem pastāv, vai tur var būt aizliegts vienošanās pazīmes, vai arī nē. Tātad, par ko nedrīkst vienoties? Vienoties pilnīgi noteikti nedrīkst par cenas veidošanās noteikumiem, nedrīkst vienoties par tirgus sadali, vienalga vai tas būtu pēc teritorijas, pēc klientiem, pēc pasūtītājiem, par ražošanu, ražošanas apjomiem, realizāciju, protams, par iepirkumiem, par piedalīšanos, nepiedalīšanos un arī par dalības noteikumiem. Par karteli ir paredzēts pietiekoši vērienīgs sods, tas ir līdz 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma horizontāls aizliegtas vienošanās gadījumā un mazliet mazāks līdz 5% no apgrozījuma vertikāls aizliegtas vienošanās gadījumā. Un, protams, arī liegums piedalīties iepirkumos uz 3 gadiem. Bet vēlāk es jums stāstīšu par šiem te liegumiem piedalīties iepirkumos. Tagad ir kopš tiem 2023. gada jaunajiem grozījumiem publisko iepirkumu likumā un jaunajiem izslēgšanas nosacījumiem sanāk, ka šis te 3 gadu liegums piedalīties iepirkumā var tikt piemērots gan gadījumā, kad ir konkurences padome pieņēmusi lēmumu, viņš ir stājies spēkā neatkarīgi no tā, vai viņš ir apstrīdēts. Vai arī otrs variants ir, kad ir liegums piedalīties uz 3 gadiem iepirkumos, tad, ja ir stājies spēkā jau tiesas spriedums, proti ir bijusi apstrīdēšana un tiesvedība. Par iecietības programmu vairāk es jums tā būtiski nestāstīšu, tas ir vairāk attiecināms uz tirgus dalībniekiem, ka tirgus dalībnieki saprot, ka viņi ir bijuši karteļa dalībnieki vai viņiem ir informācija par kādiem tirgus dalībniekiem, kuri ir realizējuši karteli, taču jums kā pasūtītājiem arī iespējams ir vērtīgi šo te informāciju par to, ka mums ir iecietības programma un kādā veidā viņi darbojas zināt, un mums visa informācija ir pieejama tīmekļa vietnē, tā kā jūs varat dziļāk šo te papētīt, skatoties mūsu mājaslapā. Turpināsim ar riskiem, kas norāda uz paaugstinātu pārkāpumu iespējamību. Tas ir tas, ko pasūtītāji var novērot savos iepirkumos. Proti, tā ir cieša sadarbība starp konkurentiem. Darbinieks ir darba tiesiskajās attiecībās paralēli ar 2 tirgus dalībniekiem. Darbinieks nodibina darba tiesiskās attiecības ar konkurentu. Trešās personas, piemēram, apakšu uzņēmēji, ārpakalpojumu sniedzēji, gatavo dokumentus publiskajiem iepirkumiem. Šis ir ļoti tāds, nosauksim to par populāru gadījumu, īpaši runājot par tiem speciālistiem, kuriem ir nepieciešama kāda īpaša kvalifikācija, kas būtu, piemēram, būvspeciālisti vai arī piemēram, arhitekti. Tie mēdz gadīties, ka ir gatavojuši kādas piedāvājuma daļas vienos un tajos pašos iepirkumos vairākiem pretendentiem. Par to arī vēlāk sīkāk pastāstīšu, bet pasūtītāji šim pievērš būtisku uzmanību, un es aicinu arī jūs šo te vērtēt. Tad ir arī cilvēciskais faktors paziņas un draugu ģimenes locekļi, kur strādā konkurējošos uzņēmumos, un kad konkurenti izmanto kopīgās telpas. Turpināsim ar šiem 3 izslēgšanas iemesliem, kur ir saistīti ar konkurences tiesību pārkāpumiem, un sākšu ar to, ka es jums izstāstīšu pēc savas būtības, kā bija iepriekš, kas tad ir mainījies un kas ar to ir risināts ar šiem te jaunajiem izslēgšanas nosacījumiem. Tas jums palīdzēs vieglāk saprast, kā jūs viņus varat atpazīt, kurš tad jums ir piemērojams un pie kura panta jums ir jāķerās. Līdz 2023. gada 1. janvārim spēkā bija šis 42. panta 2. daļas 5. punkts, un viņš deva pasūtītājiem iespēju pie saviem iepirkumiem nepielaist
tos tirgus dalībniekus, kuri ir sodīti ar konkurences tiesību lēmumu, respektīvi sodošu lēmumu, un ir stājies spēkā vai nu šis te lēmums, vai arī gadījumā, ja ir pēc tam bijusi tiesvedība, šis lēmums ir bijis apstrīdēts, tad ir stājies spēkā galīgais tiesas spriedums, bet šeit atklājās divas būtiskas problēmas, ko tad likumdevējs ir atrisinājis ar šiem te jaunajiem diviem izslēgšanas pamatiem. Proti šīs divas problēmas ir viena. Nebija iespējams pasūtītājiem ātri rīkoties, lai novērstu savu esošā iepirkuma, respektīvi iepirkuma, kurš šobrīd notiek un kurš ir vērtēšanas, piemēram, stadijā, viņa kartelizēšana. Nebija iespējas pasūtītājiem nekādas izslēgt šo te tirgus dalībnieku, ja viņš saskata, ka konkrētais iepirkums ir kartelizēts. Tas ir risināts, un otrs, tas ir risināts ar to, ka ir iespēja tagad vērsties konkurences padomē, norādot to, ko pasūtītājs ir saskatījis šajā konkrētajā iepirkumā, un ja konkurences padoms sniedz viedokli, ka jā, šīs te norādītās pazīmes patiešām var liecināt par to, ka ir saskaņot darbība konkurentu starpā, tad pasūtītājiem ir tiesības pieņemt lēmumu par šī te tirgus dalībnieku izslēgšanu no konkrētā iepirkuma, tādā veidā panākot to, ka viņam ir tīrs iepirkums bez potenciālas kartelizēšanas. Un otrs gadījums, kurš iepriekš nebija risināts, bet tagad ar jaunajiem grozījumiem pasūtītājiem ir dots vēl viens ierocis, respektīvi, tad, kad ir pieņemts konkurences padomas lēmums, bet vienalga, vai viņš ir apstrīdēts, vai viņš nav apstrīdēts, viņš vienkārši ir jākonstatē, ka viņš ir stājies spēkā, un tad pasūtītājiem ir tiesības izslēgt šo te pretendentu, respektīvi nav jāgaida visa ilgā tiesvedība, bet uzreiz jau ir iespējams šo te pretendentu nepielaist pie dalības savos iepirkumos, jo iepriekšējā situācija, diemžēl, paredzēja to, ka ir iespējams, ka viņš ir sodīts, bet viņš vēl 10 gadus šis tirgus dalībnieks tiesājās, un tad viņš arī brīvi piedalās visos iepirkumos, kuros grib, un tikai tad, kad stājas spēkā šis te spriedums, kas var būt pēc daudziem gadiem, tikai tad būtu iespējams piemērot šo te 3 gadu liegumu piedalīties. Un tagad iziesim viņiem secīgi cauri, uzlikšu būtiskākos uzsvarus, kurus vēl nepaspēju izstāstīt par šiem 3 izslēgšanas nosacījumiem. Tātad šis ir 42. panta 2. daļas 5. punkts izslēgšanas pamats, vecais izslēgšanas pamats. Tur jums ir nepieciešams, lai būtu konkurences padomes sodošs lēmums, un gadījumā, ja šis te lēmums ir apstrīdēts, tad tur ir jābūt arī galējam tiesas spriedumam. Respektīvi, vai nu lēmums, kas ir stājies spēkā un nav apstrīdēts, vai arī, ja ir apstrīdēts, kad ir šis tiesas spriedums, un tad jums ir iespēja izslēgt šo tirgus dalībnieku no dalības savos iepirkumos, respektīvi nepielaist. Izņema gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu par sadarbību iecietības programmā, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojis no naudas soda vai naudas soda ir samazinājis. Respektīvi, šie te izņēmumu gadījumi ir speciāli tāds, nosauksim to par burkānu tirgus dalībnieku, kam nāk pie konkurences padomes un sniegt mums būtisku informāciju, tādā veidā palīdzot un atvieglojot mums izmeklēšanas, tāpēc viņiem arī tiek atvieglot šis te sods, un tad viņiem ir iespēja atbrīvoties no šīs te izslēgšanas. Nākošais ir šie te 2 jaunie izslēgšanas nosacījumi, kā jau es iepriekš minēju, šis gadījums, kur vienkārši jums ir jāieiet konkurences padomes mājaslapā, mums ir sādaļa lēmumi, tur jūs varat konstatēt, ka pret konkrēto tirgus dalībnieku ir pieņemts lēmums, tas ir stājies spēkā, un jums nav nepieciešams pārbaudīt, vai viņš ir apstrīdēts, jūs vienkārši esat nokonstatējuši, ka lēmums kā tāds ir, un jums ir tiesības piemērot šo te izslēgšanas nosacījumu. Un tad nākošais ir tāds interesantākais, kas prasa mazliet vairāk darbības no pasūtītāja, prasa arī mazliet vairāk zināšanu, tāpēc par to es jums pastāstīšu mazliet spalkā. Ir izslēgšanas nosacījums, ko mēs saucam par, iekšēji par pili izslēgšanas pieprasījumu no tirgus dalībnieka, respektīvi tajā gadījumā, kad jūs kā pasūtītājs esat saņēmuši pretendentu piedāvājumus,
Šie piedāvājumi jums atrodas vērtēšanas stadijā, jums jau ir pieejama dokumentācija, un jūs saskatāt, ka kaut kādas vai nu dokumentācijas sakritības vai cita saskaņota rīcība ir redzama starp šiem pretendentiem, kas ir kā konkurenti jūsu iepirkumā. Jūs šīs pazīmes visas savācat kopā un rakstat konkurences padomē lūgumu sniegt viedokli par šīm saskatītajām pazīmēm. Un tad 10 darbdienu laikā konkurences padome jums sniedz atpakaļ atbildi, kurā tad norāda, vai šīs pazīmes ir uzskatāmas par tādām, kas var liecināt par aizliegts vienošanās esību šajā iepirkumā, vai arī nē. Nākošais slaidiņš ir... Nākamajā slaidā, šajā slaidā es jums vēlos parādīt to, kādā veidā notiek šīs darbības mūsu iestādē, lai jūs saprastu, ko tad mēs šo 10 darbdienu laikā daram. Tātad pasūtītājs sākotnēji vēršas ar iesniegumu konkurences padomē. Te būtiski uzsvērt, ka jums šīm pazīmēm ir jābūt visām jau salasītām, jo likums nosaka, ka konkurences padome vērtē to, ko pasūtītājs iesniedz. Mums ir bijuši gadījumi, kad pasūtītāji iespējams arī nezināšanas pēc vēršās vienkārši ar lūgumu izvērtēt, vai šajā iepirkumā starp pretendentiem ir redzams saskaņot darbības, bet uz pazīmēm nekādām nenorāda. Tad mēs, diemžēl, šo te noraidām un sakām, ka viņš neatbilst pili izvirzītajām prasībām, un tad pasūtītājiem ir jānorāda uz konkrētām norādēm, ko tad mums būtu jāvērtē, lai mums būtu kaut kas vērtējams. Lūk, tad mēs izvērtējam šīs pasūtītāja sniegto informāciju. Mēs veicam arī nelielas papildus darbības atkarībā no tā, kādi ir šie faktiskie apstākļi konkrētajā iepirkumā. Apskatām datubāzes, vai viņi patiešām ir uzskatāmi par konkurentiem, vai viņi gadījumā nav viens tirgus dalībnieks, bet attiecībā uz vienu tirgus dalībnieku vēlos teikt, ka arī tad, kad jūs konstatējat, ka ir viens tirgus dalībnieks, vai arī viņi ir saistīti tirgus dalībnieki, šīs izslēgšanas nosacījums joprojām ir piemērojams, respektīvi arī tad, ja saistīti tirgus dalībnieki respektīvi ir iesnieguši saskaņotus piedāvājumus, tas nav atbilstoši pilu paredzētiem mērķim, un arī viņi ir izslēdzami. Bet šīs datu bāzes mēs vienmēr pārbaudam un skatāmies arī mazliet papildus iepirkuma dokumentāciju, ja tas ir nepieciešams, un pārbaudam IP adreses, vai gadījumā viņi nav iesnieguši šos piedāvājumus no vienas IP adreses, kas jau mums diezgan konkrēti tad norāda, ka šajā gadījumā ir šī kaut kāda saskaņotā rīcība starp tirgus dalībniekiem. Lūk, eksperts, kuram šis konkrētais iesniegums ir izpētēt, sagatavo dienesta ziņojumu ar visiem faktiskiem apstākļiem un arī ietvertajiem secinājumiem un prezentē to padomē. Un tad šis dienas ziņojums tiek skatīts, proti, padomes sēdē. Un atbilstoši nolemtiem, tad mēs sniedzam atzinumu pasūtītājiem par to, vai pazīmes, kas tika norādītas, ir tādas, kas iespējams var liecināt par pretendentu saskaņotām darbībām, vai arī tad nē. Un te būtiski atzīmēt, ka pasūtītājam konkurences padomes sniegtais atzinums, viņš nav saistošs, respektīvi viņš nav automātiski jāpiemēro, ja gadījumā pasūtītājs uzskata vai kaut kādā veidā nepievienojās konkurences padomes paustiem viedoklim, viņš var pieņemt arī pretēju lēmumu, ja viņš to spēj kaut kādā veidā pamatot. Piemēram, ir prasījis kādus paskaidrojumus tirgus dalībniekiem par konkurences padomes norādīto, vai kā savādāk to skaidro. Un par izslēgšanas nepiemērošanu. Šie slaidi ir tapuši, protams, no prakses, jo mēs esam saņēmuši absolūti dažādus iesniegumus no pasūtītājiem, kur viņi mums lūdz piedāvājumus vērtēt, ne tikai respektīvi šīs saskaņotās darbības vērtēt, ne tikai piedāvājumu vērtēšanas stadijā, bet piemēram, piedāvājumu iesniegšanas stadijā, kad vēl nav saņemti visi pretendentu piedāvājumi, un arī līguma izpildes stadijā, tāpēc ir būtiski atcerēties, ka piedāvājumu izslēgšanas piemērošana notiek tikai piedāvājumu vērtēšanas stadijā. Tas ir tajā gadījumā, kad pasūtītājs apsver administratīvā akta par pretendentu izslēgšanu no iepirkuma procedūras izdošanu. Tā ir šī te piedāvājuma vērtēšanas stadija. Vēl gadījumi par līguma izpildes stadiju. Ja?
Līguma izpildes stadijā pasūtītājiem nav tiesības lūgt KP sniegt viedokli saskaņā ar šo 42. panta 7. daļas 2. punktu, jo viņš vienkārši nav piemērojams līguma izpildes stadijā, lai arī publisko iepirkumu likuma 62. panta 3. daļas 3. punkts nosaka, ka pasūtītāja pienākums līguma izpildē norādīt apakšuzņēmēju nomaiņai, kas ir jauna apakšuzņēmēja piesaistes pieļaujamības vērtēšana, veikt 42. panta minēto izslēgšanas pamatu pārbaudu attiecībā uz no jauna piesaistītiem apakšuzņēmējiem. Bet šajā gadījumā ir tā, ka ir tikai tie izslēgšanas nosacījumi piemērojami, kuri ir attiecināmi, un šis tad nebūs attiecināms tādiem dēļ, ka viņš ir piemērojams tikai šajā te vērtēšanas stadijā. Bet ko es ar to gribu teikt? Nav tā, ka ir kaut kāda stadija, kurā jūs kaut ko konstatējat, nevarat vērsties konkurences padomē. Tā nav. Jums jebkurā gadījumā, kad jūs konstatējat iespējams kaut kādu, iespējams aizliegts vienošanās pazīmes, jebkurā iepirkuma stadijā jūs varat vērsties konkurences padomē. Tikai iespējams, ka tas tad nebūs šis 10 dienu viedoklis, bet tā būs mūsu atbilde iesnieguma likuma kārtībā, ko mēs jums sniegsim. Tāpat arī pilnīgi uzreiz vēlos uzsvērt, ka konkurences padome ļoti grib un ļoti labi sadarbojās ar pasūtītājiem, un mēs sniedzam gan telefoniskas konsultācijas, mums arī regulāri pasūtītāji zvana, tad, kad viņi administrē ejošu savu iepirkumu, un viņiem rodas kaut kādi jautājumi, vai tas, ko viņi ir saskatījuši, piemēram, varētu tikt uzskatīts par aizliegts vienošanās pazīmi vai nē, nav pat obligāti jāiet uzreiz oficiālais ceļš, jūs mums varat zvanīt, varat sūtīt arī ēpastus, un uzdot šos jautājumus, vai būtu relevanti vērsties konkurences padomē ar iesniegumu vai nē, tad mēs jūs arī veikli nokonsultēsim. Esiet tikai aktīvi, uzraugiet savus iepirkumus, un jebkurā gadījumā visas situācijas ir risināmas. Dosimies tālāk par pasūtītāju atbildību iepirkuma administrēšanā. Šo te atbildību nevajag uztvert kā kādu atbildību no tāda viedokļa, ka par kaut ko pienākas sots par kādu darbību veikšanu vai neveikšanu, bet mēs savā praksē redzam, ka jo pasūtītājs ir izglītotāks, jo pasūtītājam ir vairāk zināšanu, jo viņam ir labāka sadarbība ar uzraugošajām institūcijām, jo šie te iepirkumi tiek realizēti veiksmīgāk, konkurences līmenis ir augstāks un dažādas problēmas situācijas tiek risinātas ātrāk. Tātad publisko iepirkumu likumā ir noteikti valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvas izmantošanas princips, kas paredz pasūtītāju pienākumu veikt tirgus priekšizpēti, lai tās rezultātā liederīgi, likumīgi un pamatot rīkotos ar finanšu līdzekļiem un mantu atbilstoši publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam. No minētā izriet pasūtītāju kompetence noteikt precīzu iepirkumu priekšmetu, noteikt iepirkumu priekšmeta kontroltāmi, pārzināt iepirkumu priekšmetam atbilstošo tirgu un tā dalībniekus un proaktīvi veicināt patiesu konkurenci savos iepirkumos. Kāda tad ir ieguvuma gadījumā, ja pasūtītājs veic visas šīs savas kompetences pēc labākās sirdsapziņas? Pilnīgi noteikti ir izvairīšanās no neskaidras piedāvāto cenu amplitūdas. Konkurences padome pietiekoši regulāri saņem iesniegumus no tirgus nevis no tirgus dalībniekiem, bet no pasūtītājiem, kur viņi jautā, ka viņi uzskata, ka šī cena, ko ir piedāvājis pretendents, ir uzskatām, piemēram, par nepamatoti augstu vai nepamatoti zemu piedāvājumu cenu, un vai tā ir aizliegts vienošanās pazīme. Bet tad, kad mēs komunicējam ar pasūtītāju, lai saprastu, no kurienes viņam ir ideja par to, ka viena piedāvājuma cena ir nepamatot zema, otra ir nepamatot augsta, mēs konstatējam, ka pasūtītājs savu mājas darbu nav izdarījis, viņš nav noskaidrojis, kāda tad patiesībā varētu būt šī te preces vai pakalpojuma cena, šīs te kontroltāmas nav, tā priekšdarba nav, un tad tā ideja par to, kas ir nepamatot augsta vai nepamatot zema cena, vai šeit būs kaut kādi riski, slēdzot līgumu ar šo te pretendentu,
Tas ir problemātiski nosakāms. Protams, ka nepamatot augsta vai nepamatot zema cena pati par sevi tā nebūs pazīme par aizliegtu vienošanos. Mēs vienmēr meklējam kaut kādu pazīmu kopumu. Bet šādus iesniegumus, šādus lūgumus pēc skaidrojuma mēs saņemam, tāpēc ir būtiski man jums norādīt, ka, ja jūs veiksiet pareizus un aktīvus iepirkuma sagatavošanās priekšdarbus, jūs izvairīsieties no šīm problēmu situācijām, saņemot šos piedāvājumus. Tātad vēl no ieguvumiem ir patiesas konkurences spiediena rezultātā veidājusies piedāvājuma cena, kas arī ir iepirkumu virsmērķis un ievērojami mazinās iepirkumu kartelizēšanas risks, jo ir augstākā konkurence, jo karteļa riski ir zemāki. Tāpat tās arī, jo šie te karteļa riski ir zemāki. Iziesim cauri pavisam īsi signāla sarakstam. Tie ir tādi punkti, kur jums katrā iepirkuma stadijā, gan piedāvājuma iesniegšanas stadijā, gan piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, gan jau arī līguma izpildes stadijā un ilgtermiņā ir iespējams, vērojot tirgus dalībnieku uzvedību jūsu iepirkumos, pateikt, vai šis ir kaut kas aizdomīgs un būtu jākonsultējās ar konkurences padomu, vai arī tas nav aizdomīgi un varam turpināt darbu un vērtēt šos piedāvājumus, kādi viņi ir saņemti. Signālsaraksts pilnīgs ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē, kā jau es iepriekš teicu, aicināšu arī jums ar to iepazīties. Mums ir arī tāds pasūtītājiem izmantojams pašnovērtējuma rīks. Tur viņš izskatās kā tāda veidlapa, kurā var atķeksēt, šis ir vai šis nav saskatīts šajā konkrētajā piedāvājuma vērtēšanā, kur tad salasot šos te punktiņus ir saprotams, ka ir jāvēršās konkurences padomē pēc konsultācijas, tā kā aicinu izmantot arī to darbā. Mums tīmekļu vietnē ir diezgan daudz pasūtītājiem adresēta informācija, kas var būt noderīga jums administrējot savus iepirkumus. Tātad atgriežoties pie signāla saraksta, piedāvājuma iesniegšanas stadijā. Sarkanie karogi pilnīgi noteikti ir, ja vairāk pretendentu piedāvājumus iesnieguši vienlaicīgu vai ar nelielu laika nobīdi. Piedāvājumu iesniedz pretendents, kura darbības veids ir atšķirīgs no iepirkuma mērķa. Pretendenti iesniedz piedāvājumu kopīgi, lai arī katrs individuāli varētu kvalificēties šim te iepirkumam. Pretendents komunikācijā ar pasūtītāju pārstāv vienas un tās pašas personas. Piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, tad, kad jūs jau apsverat administratīvā akta izdošanu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu, tad skatieties uz to, vai vairākiem pretendentiem ir vai nav norādīta viena un tā pati kontaktpersona. Vairākos piedāvājumos vienādas pareizrakstības vai gramatikas kļūdas aprēķinos vai citas līdzīgas, savstarpēji līdzīgas pazīmes, tāpat tās arī dokumentu formatējumos. Vairākos piedāvājumos ir identiskas tāmes attiecībā uz noteiktām pozīcijām. Īpaši šis attiecās uz tiem sarežģītām tehniskām specifikācijām, kur ir ļoti daudz pozīciju, kurām ir nepieciešams noteikt cenas. Mēs esam novērojuši savā praksē, ka tajā gadījumā, kad ir kādas aizliegtas vienošanās, šīm tāmēm bieži vien sakrīt vairākas pozīcijas pat ar 2 decimālu cipariem aiz komata. Lūk, būtiski neizskaidrojama cenas atšķirības starp uzvarētāju un citiem pretendentiem, tā skaitā, un citas signāla sarakstā minētās pazīmes, ja nosauksim tos par sarkanajiem karogiem. Ja mēs runājam par iepirkumu noslēgumu un līgumu izpildi, tad jāskatās, vai pretendenti bez objektīva pamatojuma atsauc piedāvājumu, nevarot to paskaidrot. Uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas ar pasūtītāju, bet darbus vēlāk veids kā apakšu uzņēmējs, un te nav būtiski, vai viņš pēc tam tiek piesaistīts līgumiski un par to tiek informēts pasūtītājs, vai arī faktiski pasūtītājiem ir iespēja novērtēt, ka tas, kurš ir bijis pretendents šajā iepirkumā vai iepriekšējais uzvarētājs, pēkšņi piesaistās citam kā apakšu uzņēmējs šo te darbu izpildē. Konkrēti pretendenti vienmēr iesniedz piedāvājumu, bet iepirkumos nekad neuzvar. Un, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu uzvedības izvērtējumu, tad ir jāskatās, vai viens un tas pats pretendents bieži iesniedz viszemāko cenu, vienu un to pašu uzvarētāju rotācija, neatkarīgi no konkurences ilgstoši uzvar viens piegādātājs,
un salīdzinājumā ar iepriekšējiem tāda paša veida iepirkumiem pieteicies nesamērīgi mazs pretendentu skaits. Šī ir viena no tām pazīmēm, kur darbosies gadījumā, ja tirgus dalībnieki ir sarunājuši, kur piedalīsies viens un kur piedalīsies otrs pretendents. Es skatos, ka mums tieši esam prezentācijas arī noslēgumā prakses gadījumiem cauri, gan mēs vēl neesam izgājuši. Es jums nodemonstrēšu, kā ir jāsaprot šie te prezentācijā minētie prakses gadījumi, respektīvi kā noslēgumu rādot vienu piemēru. Mums Nodrošinājuma valsts aģentūra sniedza lūgumu sniegt šo te pīlātzinumu, 10 dienu iesniegumu, respektīvi, un viņi norādīja situācijā, ka ir konstatēts, ka X iesniedzējs iesniedz lētāko piedāvājumu un Y ir iesniedzis otru lētāko piedāvājumu iepirkumā par aizsardzības ekipējumu un aprīkojumu pūļu kontrolas dienestu vajadzībām. Turklāt šie te abi tirgus dalībnieki pieredzē balstās uz vienu un to pašu ražotāju, kā arī iesnieguši identiskus pieredzi apliecinošus dokumentus. Mēs pieņēmām izpētē šīs norādītās pazīmes, un mēs tomēr nekonstatējām pazīmu kopumu, kas nepastāvot citam loģiskam skaidrojumam liecinātu par pārkāpumu esamību. No šī jums ir jāsaprot, ka tas, ko meklē konkurences padome, ir pazīmi kopums. Mums nekad nepietiks tikai ar vienu kaut kādu pazīmi, lai mēs pateiktu pārliecinoši, ka šīs norādes pārliecinoši mums liecina par iespējams aizliegts vienošanās esību šajā te konkrētajā iepirkumā. Mēs konstatējām, ka abi pretendenti visticamāk katrs individuāli ir izveidojuši sadarbību ar šo te policijas militārā un aizsardzības ekipējumu ražotāju, tāpēc arī ir norādījuši vienus un tos pašus ražotāju darījumus un to apliecinošo rēķinu nolikumu prasību izpildē. Lūk. Un tirgus dalībnieki, protams, ir tiesīgi atsaukties un izmantot vienu ražotāju piedāvāto preci, un tas ir loģiski, ka viņi iesniedz arī no ražotāja saņemto kaut kādu tehnisko specifikāciju vai citu preces tehnisko dokumentāciju. Tā viņiem var sakrist. Tā kā šīs prezentācijas noslēgumā mans aicinājums ir vienmēr meklēt pazīmi kopumu, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar konkurences padomu vai nu zvanot vai rakstot ēpastu, jebkurā jums ērtā veidā, un ceru, ka šodien sniegtā informācija jums būs noderīga. Paldies!